Labdien, labvakar, labrīt, tie, kas skatās ierastā šo video lekciju. Šodien mums astronomijas skolā ir pieslēdzies viesturs no Ieskaties LE. Šoreiz mēs runāsim par ļoti interesantu tēmu astronomijā, par optiskajiem teleskopiem, jeb ierīcēm, lai mēs saskatītu gan zvaigznes, gan planētas, gan komētas. Un par to sīkāk mums pastāstīs šodien attālināti viesturs. Lūdzu, vārds tev. Okay. Jā, sveicināti visiem, tā teikt, pirms svētku noskaņās, jā, un tad var nedaudz, tā teikt, asātināties no mācībiem, es jau kādu no darba un varu forši parunāt ar jums. Jā, kā jau Mātiņš minēja, tad es strādāju Ieskaties LE, strādāju vairāk nekā 10 gadus, un kāds 11 gadus pats uzņēmums jau ir. Nu jā, un tad mums tas darbs ir pārdot, jā. Nevar pretendēt uz nekādu doktora grādu, astronomijā vai kaut kā tam līdzīgi, bet ir praktiski es centīšos izstāstīt par to, kas tad ir teleskops, kādi ir viņa veidi, kādi teleskopi ir montējuma veidi, pie kādiem novērojumiem, kādi instrumenti tad attiecīgi izmanto. Nu tā, tad, protams, visiem asociējās tas, ka tas teleskops tā ir kaut kāda optiska ierīce, optisks veidojums no elementiem, un tad izskatīsim no sākuma teleskopu veidus tieši optiskās uzbūves principā. Kā mēs zinām, galējais bija pirmais tas, kas saprata, ka ar ieliektu stiklu, izliektu stiklu palīdzību var fokusēt gaismu un var arī palielināt objektus un kaut ko novērot. Tādā veidā viņi saprata, kas ieraudzīja tuvāk mēnesi, ieraudzīja tuvāk uz mēnesi krāterus un arī tāpat saprata, ka Jupiteru ir pavadoji. Pa vidu attēlā redzamais refraktors, tad tas ir lēts teleskops ar salīdzinoši vienkāršu un mums saprotamu uzbūvi, kur ir objektīvs, kas uztver, kā saka, video elektromagnētisko starojumu, ja mūsu acu izpratnē gaismu, un tad tālāk fokusē uz tālākajiem elementiem, un uz okulāru, kas attiecīgi palielina saņemto signālu. Man arī praktiski piemēri var parādīt, kā tas izskatās dabā. Un tad galiem, ja nešaubos, bija 40 mm diametrs teleskopam. Šim teleskopam, kas man rokās, ir 120, ja? Un tad ļoti vienkārši uzbūve. Priekšā mums ir objektīva lēca, ja? Kas fokusējās tālāk uz fokusētājas okulāru sadaļu. Noteikti teleskopam ir fokusētājs, no pie dažādiem attālumiem, mums vajag citu fokusu attālumu, lai varētu dabūt. Un tad otrā galā mēs vienkārši liekam iekšā okulāru, ja tādu tā kā, nezinu, lupas veidīgu elementu, kas tad mums saņem to gaismu fokusē. Tā formula patiesībā ir diezgan vienkārša. Katrai optiskai ierīcei ir savs fokusa attālums, teiksim, ja šim teleskopam ir 600 mm fokusa attālums, tad 60 cm viņš garumā. Un, ja mēs savukārt ieliekam okulāru, kam ir 10 mm fokusa attālums, tad mēs dabūnam 60 reižu palielinājumu. Tad formula ir ļoti vienkārši, tad teleskopu garumu mēs izdalam ar okulāru garumu milimetros, ja, un tad mēs varam skatīties. Galiem ļoti līdzīgs instruments šim, droši vien ļoti vienkāršāks, un ne tik labā izpildījumā, bet ar funkciju tieši tādu pašu, tad norūpēt asamu, tad mēs varam skatīties kaut ko debesīmā. Protams, ja mēs sākam runāt par attēla kvalitāti, par teleskopa vērtību, tad mēs saprotam to, ka īstenībā lēts teleskopu uztaisīt ļoti, ļoti lielu. Tas ir ļoti dārgi un arī tehnoloģiski ļoti grūti. Ja iedomāsimies, tad vēl viena tāda formula, ko izmanto, lai saprastu, cik lielu palielinājumu mēs varam dabūt. Tas ir maksimālais palielinājums. Maksimālais palielinājums ļoti vienkārši aprēķinās. Objektīva diametrs reiz 2. Šis teleskops, kas man bija šobrīd rokās, ir 120 mm aparatūra, tad reiz 2, tas ir 240. Maksimālais palielinājums, protams, kad cilvēkiem vienmēr gribās ieraudzīt tālāk, nu tad iedomāsimies, ja mēs gribam ļoti lielu palielinājumu, ja mēs ļoti daudz gaismas savākt, tad mums vajag ļoti lielu lēcu. Un ļoti lielu lēci, tas ir ļoti grūti uztaisīt, ļoti grūti pārklāt, lai viņi būtu izdevusies, un, protams, tad arī tā teleskopa cena uzreiz ļoti auga. Pēc galiem nākamais tāds pavērsiens
astronomijas instrumentos, principā bija Īzaks Newtons, kas izdomāja, ka to gaismu debesīs var notvert nedaudz savādāk, var notvert uz tādu astarošanās principu. Tad, ja mēs paskatīmies tagad no mums pa kreisi, ir reflektors, tātad angliski tulkojot, tātad kaut kas atstarojošs, un Īzaks Newtons izdomāja, ka ļoti iespējams mēs varam to gaismu apspēlēt visam savādāk, tad mēs viņu varam apstarot, bet ieliekt tu spoguli un beigās izmantot to okulāru tīri astarotā attēla palielināšanai. Es parādīšu, kāds tas izskatās dabā. Tās ir ļoti maziņš, Īzakam Newtonam, kas bija vēl mazāks, papīra caurulītē uztaisīts. Ja? Tad, ja mēs, tad šeit ir primārais spogulis, ir lielais spogulis. Jūs varat redzēt, ja, no savas skatu. Un kāds viņš aptuveni izskatās. Un tā doma tad asarojās gaismu pirmo spoguli lielo, asarojās pret otro spogulīti, kas ir 45 grādos. Un tālāk jau šī spoguļa projekcija veids ar okulāru, tad attiecīgi palielinām saņemto attēlu. Šai konstrukcijai, kas ir ļoti labi, īstenībā, var teikt, ka no pieredzes šāda konstrukcija izvēlās cilvēku visvairāk. Un pirmkārt, mēs varam dabūt lielāku diametru teleskopu par labāku cenu. Tātad, ja mums 200 mm spogulis maksā 400–500 eiro spoguļu teleskopu izpildījumā, tad, ja mēs skatāmies uz tādu pašu lētas teleskopu, tas ir vairāk nekā 1000. Tā ir vēl viena lieta. Vēl, kas ir ļoti būtiska atšķirība tajā gaismas apstrādē, tad spogulis visu laiku atstaro. Un principā tā gaisma tiek lauksta pēdējā punktā, kas ir okulārs. Tad, tā vizuāli šī te astiņa, kas šeit ieliekās iekšā, ja? Tad šeit tiek lausta gaisma. Un tādā veidā mēs dabūnām supertīru attēlu, jo tā teikt nesabojātu, objektīvs mums nav viņa saliecis, objektīvs nav uztaisīts kaut kādas pretatstarošanas, ja? Un tad mēs astarojam objektīvs pēdējiem punktam un palielinām. Tur ir tieši tādi paši principi aprēķinos attiecībā uz maksimālo palielinājumu diametru reiz 2, attiecībā par fokusa attālumu attiecību pret okulāru, lai mēs zinātu, kāds mums ir palielinājums. Tieši tādi paši principi. Bet vēl arī, kas mums ļoti svarīgi mūsu klimatiskajos apstākļos, ir tas, ka, kā mēs zinām, tagad arī laikapstākļi tādi, ka bija +5 grādi un tagad -5 grādi. Un, ko tas nozīmē instrumentiem, ka mēs ar viņiem izējām ārā, tad, protams, stikls, spogulis, tā ir visvēsākā vieta. Un tur tā tiek kondensējās visātrāk mitrums, ja, pie kaut kādām temperatūras svārstībām. Un tādā veidā, teiksim, mēs tādā spoguļu teleskopā varam vairāk kontrolēt. Tad ir daudz visādi piemēri. Tur mājas variantā vienkāršākais ir apēni vienkārši papost iekšā un tā teikt izžāvēt to spoguli, bet arī tāpat no otras puses spoguli mēs varam likt kā sildomēm, tas ir tādi speciāli, ja, kas visu laiku rūpējās par to, lai tas spogulis mums nenoraso. Savukārt lēca teleskopā, to, ko mēs apskatījāmies pirmo, tad tur ir problēma tāda, ka bieži vien tas objektīvs sastāv no vairākiem stikliem, kā minimums 2, kas salikt kopā nedod Dievs mums tas norasojums atrodās starp stikliem, tad nekas nesanāk tajā vakarā. Jānes atpakaļ istabā, jāgaida, kamēr viņš izžūst un jāgaida kaut kādi sausāki laiki, lai viņš mums nenoraso. Tālāk, tad ir trešais veids. Mums, principā, jāsaka, ka tas ir tāds abu teleskopu apvienojums, kartodioptriskais. Man šeit piemēriņš ir tās ļoti maziņš teleskopiņš. Tad mēs varam redzēt, ka priekšā ir uzsacīta kaut kāda lēca. Tālumā mums ir lielais primārais spogulis un pēc tam ir sekundārais spogulis. Kas šajos teleskopos ir interesanti, protams, tas, kad ir vairāki izgudrotāji mēģinājuši uztaisīt savas konstrukcijas, kā šī te Kasegrēņi teleskopi, Maksūtova teleskopi, bet principis viens un tas pats. Tad mēs varam šo gaismu vairākas reizes izsūtīt caur teleskopu turp un atpakaļ. Un, ja mēs paskatāmies pa labi zīmējumā schēmā, tad mēs redzam, tātad mēs saņemam gaismu, astarojam to pret pirmo spoguli, un pēc tam astarojam pret otro spoguli. Un tikai tad mums saņemtā gaisma izstarojās ārā uz okulāru daļu. Un šeit zīmējumā viņš astarojās par diagonālu, varētu arī ielikt arī
taisni okulāri iekšā, un tad patiesībā šis teleskops izskatās maziņš, bet patiesībā viņš ir 3 reizes garāks nekā viņš izskatās. Ja? Tad jums gaisam atceroties par pirmo spoguli, pēc tam par otro spoguli, un tad aiziet tālāk uz okulāru sadaļu. Un, piemēram, man rokās šobrīd ir teleskops, kas ir 750 mm fokus attālums. Patiesībā viņa optiskais garums 750, bet fiziskais garums 25 cm tikai. Tā kā te mēs iegūstam ļoti kompaktu ierīci, un mēs varam dabūt ļoti lielu palielinājumu reiz tā. Tātad, ja mēs skatījāmies uz lētas teleskopu, kam bija viņš reāli 60 cm garumā ir, un mēs no viņa dabūnam 10 mm okulāru 60 reizes, tad šeit savukārt teleskops uz ļoti maz ir 25 cm tikai, bet mēs varam dabūt ārā tādu pašu okulāru 75 reižu palielinājumu. Tas ir, teiksim, tātad par šīm trijām uzbūvēm. Un, protams, ka tos fotodioptriskos teleskopus visās lielajās observatorijās, kas mums atrodās, piemēram, Lielzeltiņa tādā viesumājā, atrodās mums arī Latvijas universitātē, Suntažos observatorijā, un daudzās arī citās atsevišķās vidusskolās, tad šis ir tas princips, ko visvairāk izmantoju, jo tad ar viņu ļoti daudz, kur var spēlēties. Pirmkārtām, ja mēs atrodamies pilsētā, mums ir liels gaismas piesārņojums, tā teikt, tās debesis neizskatās melnas, bet jāsaka, ka viņas izskatās vairāk pieliecīgas, tad mums atliek tikai saules sistēma, jo tālākie, tādi nosacīti blāvie objekti ir grūti ieraudzāmi, un tad ir tikai planētas. Ja? Un tad planētām, protams, ir vajadzīgs ļoti liels palielinājums, lai mēs redzētu tiešām tās detaļas, vai Saturnu gredzenu, vai Jupiteru ar svītru ar ciklonu, un tad šis tas ir instruments, kas mums noteikti noderētu. Vēl, ja mēs parunājam par tādiem plusiem un mīnusiem, protams, par pēdējo stāstīt to teleskopa veidu, tur ir ļoti liels palielinājums, bet ir viens ļoti nopietnis trūkums - gaismas spēja. Gaismas spēju teleskopam ir, tā teikt, attiecība diametrs pret aparatūriem. Kāda mums ir attiecība šeit? Ja mēs mēram diametru un cik viņš ir garš. Un jums šī attiecība ir veiksmīgāka, jo teleskops būtu gaismas spējīgāks. Par piemēru, ja mēs izmantojam to katodioptriķu, lai skatītos kaut kādu Andromedas galaktiku, ļoti iespējams, ka mēs viņu nekad neieraudzēsim, jo vienkārši, šeit ir 17 mm maksimum teleskops un 750 fokus attālums, tas ir 1/10 attiecība. Tas viņš ir ļoti, ļoti tumšs teleskops. Tātad mums vajag ļoti gaišus objektus, lai mēs ar viņu varētu saskatīt. Un tāpēc ir tā pieņems, ka, piemēram, tādas katodioptriskos, ja mēs neliekam klāt kaut kāds fokus reducētājs, kas samazina fokus attālumu optiski, tad pārsvarā izmanto Ņūtona teleskopus tāliem kosmosam. Tad tas viss, kas atrodas ārpus Saules sistēmas, kaut kādi pieneceļi, miglāji, citas galaktikas, un tad mums ir vajadzīgs tiešām tas lielais spainis diametrā ar iespējami īsu fokus attālumu, kur ir F6 ļoti minimāls atšķirības. Tā teikt, piemēram, mums tā kā diametrs būtu 4 reizes garāks nekā fokus attālums būtu 4 reizes garāks nekā diametrs, un tad, ja mums būtu diezgan gaismas spējīgs teleskops. Un tā bieži vien ir, kad cilvēki plāno iegādāties teleskopu, un tad ir jautājums, kā tad izvēlēties. Tad ļoti svarīgi ir pirmkārt, no kurienes mēs skatāmies. Ja mēs skatāmies no pilsētas, un jums ir liels pilsētas fonds, tad, jāsaka tā, ja nebraucat ārpus pilsētas, tad paliek mums tikai vienīgi tā saules sistēma to pētīt. Tad droši var ņemt katodioptrisko teleskopu, lai neaizņem daudz vietas, lai vienmēr paņemt līdz ceļojumos, varbūt, ja. Arī tāpatām lētas teleskopu, šis, ko es rādu piemērā, ir īstenībā diezgan liela gaismas spējīga, patiesībā lētas teleskopu ir diezgan gari fokusā. Tur attiecība arī aptuveni 1/10 ir, kad ir kaut kur 70 mm aparatūra un 70 mm fokus attālums. Un ja mēs tiešām gribam kaut ko skatīties tālāk, gribam skatīties tur Andromedu, miglājus un šādus objektus, tad ir jāsaprot, ka mums droši vien būtu jāizvēlās tas Ņūtona teleskops, ja, lai mēs dabūtu pēc iespējas lielāku gaismas spēju. Tas būtu tādā nedaudz iesākumā par tiem pašiem teleskopa veidiem.
Patiesībā, kā mēs tam sakam, ir reizēm daudz svarīgāks montējums nekā pats tubus. Jo, piemēram, ja mēs paņemam tādu Newton teleskopu, spogļu teleskopu ar 200 mm, 300 mm diametru, viņš ir ļoti smags. Un mums viņš jāspēj ļoti stabili noturēt, tā, lai nebūtu, ka mēs viņu pieskaramies un viņš mums izkustās. Ja? Viņam jābūt ļoti stabilam, un tāpēc bieži vien ir tā, ka tie teleskopa montējumi ir smagi. Tad nākamo mēs parunāsim par montējumu veidiem. Mums, protams, kas staigā pa zemi ar 2 kājām un skatās uz augšu uz leju, pa labi, pa kreisi, bieži vien ir saprotamāki montējumi azimutāli. Tātad zīmējumā pa kreisi, kas mums kustās ļoti saprotamā veidā. Es pamēģināšu piecelties, parādīt kaut kādu montējumu. Tā viņš izskatās. Tad viens tāds azimutāls montējums. Ja, tad mums ļoti saprotama kustība. Atliksim virsū teleskopu. Mēs saprotam, kā viņš mums kustās. Tā, viņš neapkausimies atpakaļ. Tātad mums ļoti saprotama kustība, tad mēs viņu varam kustināt pa labi pa kreisi. Ja? Un uz augšu uz leju. Un, teiksim, ja mēs to darām ar rokām un cenšamies atrast, pamanīt objektu, ja, tad mums ļoti vienkārši ir ar viņu strādāt. Bet šim montējumam, protams, ir dažādi plusi. Nedaudz tālāk. Tā, ir kaut kādi plusi un ir kaut kādi mīnusi. Tad viens pluss ir tāds, ka viņu var izmantot dažādi. Teiksim, jums ir lēts teleskops, un es viņu gribat izmantot kā tās, ka tur paskatīties jūrā kuģis un kāds dabas objektus, mums ļoti viegli ar viņu strādāt. Bet kur mums sākās problēmas? Sākās problēmas, ja mēs sākam sekot kaut kādam dabas objektam. Un ja jūs tā esat ievērojuši kādās taimlapas bildēs un video, ka patiesībā tās visas zvaigznes un planētas nekustās tā, kā mums gribētos, ja? Viņas kustās tā teikt par tādu ekvatoru. Par tādu ekvatoru, par tādu nosacītu loku. Ja? Un tad, kas notiek ar azimutālu montējumu, teiksim, mums visu laiku jāveido tās tā kā tretes efekts, ja? Nedaudz uz augšu, nedaudz pa labi. Nedaudz uz augšu, nedaudz pa labi, ja? Un tad mums ļoti viegli nokļūdīties, pazaudēt objektu, pagriezt ne uz to pusi. Un tad arī, ja mēs aizējam pakaļ kādai tējai, nākam atpakaļ, tad mūsu objekts ir aizpildējis projām, un mums jāsāk meklēt no jauna. Un patiesībā tajās debesīs, ja tāda azimutāla montējuma, ir diezgan grūti sekot līdzi. Tā. Tāpēc ir daudz ērtāk debesis novērojot ekvatoriālais montējums. Tā kamera, viņš uz leju. Sekot tev līdzi, jā? Jā, seko līdzi, jā. Tikai es piecelšos kājas cerams, ka tātad ir tāds ekvatoriālais montējums. Ekvatoriālais montējums. Šeit tās teleskopi mēs atnesām no veikala. Jūs redzat, ka viņš stāv tā ieslīpi, ja? Stāv tā ieslīpi un skatās kaut kur debesīs. Patiesībā tā mūsu zemeslode arī nevido pa labi pa kreisi uz augšu uz leju. Viņi, protams, griežās un viņai nosacīts kaut kāds centrs, pret ko ir novirzīta viņas asa. Un patiesībā šim teleskopam ir tieši teleskopu montējumam ir tieši tās pats uzdevums. Tā teikt, atrast centru, kur griežās, pēc kā griežās mūsu tā kā zemeslode. Patiesībā tā ir tā ir polāra zvaigzne, ja, tad mēs skatāmies zīmē, mēs redzam tā būtiņa, kas ieslīta, tā ir polāra zvaigzne, uz ko mēs notēmējam, un tad nākamais, kas mums tikai atliek, ko mums atliek izdarīt, atliek vienkārši izlīdzināt zemes griežšanas, ja. Tā teikt nosacīs pulksteņa mehānismus, pulkstenis tā ir tā pati mūsu planēta, tas pats mūsu apgrieziens. Kā mums tagad tā kamera, tūlīt pašlieksies tuvāk iespējams. Jā, pietuvien, pakāpeniski. Jā. Un tad mūsu teleskops arī, ja, tad
mēs, teiksim, nosacīti būtu nogriezuši uz polāru zvaigzni. Jā, tātad šo te asi mēs notēmējam uz polāru zvaigzni. Un tālāk vienkārši mēs izlīdzinām zemes griešanos. Nu, ja mēs paskatāmies telefonos kādās aplikācijās, Google Sky Maps, Starwalk, Stellarium, mēs redzam, ka polārs zvaigzne ir uz ziemeļiem, un skatoties no vietas, kur mēs atrodamies Latvijā, ir 56-50 grādu leņķī, ja, attiecībā pret mūsu zemes nulli. Un kas mums tad ir jāizdara? Ja, tad mums teleskops, kad mēs saliekam modējumu, vienkārši jānoregulē, lai mēs redzam šeit polārs zvaigzni. Un tad, protams, ir tas veco laiku paņēmiens, ka mēs strādājam pēc pulksteņa, kas šeit atrodas un noregulējam uz kaut kādu konkrētu objektu, uz konkrētām koordinātēm, bet, nu, tagad jau ir tā, ka visi pārsvarā montējumi ir ar motoriem, un tas tā kā nav nepieciešams. Kas ļoti noderīga lieta šādam montējumam, ja viņam komplektā ir iekšā skatu meklētājs. Skatu meklētājs jau vienkārši, ja mums nav, ja mēs neredzam cauri šeit polārs zvaigznes asī, tad tas notendējums vai nopēlējums ir ļoti aptuvens. Un tad ir forši, ka iekšā tajā ekvatoriālās asas līnijā ir tātad šādi te skatu meklētājs, ja? Ja mēs ieskatāmies iekšā, tur ir atzīmēts, kur atrodas polārs zvaigznes blakus esoši objekti, un tādā veidā mēs nekļūdīgi varam ļoti precīzi notēmēt. Ja? Nu, tātad šāds te instrumentiņš, īstenībā tā kā mazs tālskatītis, ja? Un iekšā, ja ir tēmekļos ir iekšā krustiņš, tad šitien ir iekšā uzzīmēt polārs zvaigzni tur atrodošiem no blakus objektiem, lai mēs varētu ļoti sekmīgi notēmēt. Nu, lūk, tas ir par teleskopu vērtējumu. Nu, nedaudz pastāstīt šeit par ekvatoriālo montējumu, kas viņam ļoti svarīgs ir. Viss jāatcerās, ka, kā saka, jābūt visam līdzsvarā, arī tāpatām montējumam. Un, piemēram, Viestur, mums ir tehniskas problēmas, tas attēls tiek aizturēts. Mums skaņa iet pa video, jā, vizuāli. Okay. Tagad atdzīvojās? Nē, viņš pilnībā tagad atdzīvojās, jā. Jā. Bet viņš ir... Jā, tagad viņš pietuvina. Pirmīt viņš nepietuvināja kamerā. Ok, jā. Nu, un tātad, kas ir ļoti svarīgi ekvatoriālam montējumam, pirmkārt, jebkuram montējumam. Vienmēr jāapskatās, kāda ir viņa kraunasība, un labi, ka mums ir redzēt. Jo ļoti iespējams okulāru vietā mēs pieliksim savu kameru klāt un gribēsim fotografēt, un tādā veidā teleskops būs vēl smagāks. Bet ļoti svarīga lieta ir tā, ka, kad mēs liekam atsvaras virsū, kad mums ir, nu, teiksim, šobrīd var redzēt teleskops no pareizi izsvarots, ja? Teiksim, ka šīs asas, viņam jābūt abām pusēm vienā smagā, un tagad var redzēt, ka grezenos viņš ir aizvietos nedaudz nepareizi, viņš varās vienu pusi, tad mums vajadzētu pārgriezīt uz priekšu, un tieši tāpatām uz otru asi, ja? Lai nekur viņam te būtu pretestības. Tas ir tāds svarīgs lieta, jo tāpēc, ka mums jau liekas, ka tas montējums svēr par 20-30 kg, un viņš ir ļoti smags, un nekas uz viņu netrīcēt, bet ja mēs nepareizi izturējam teleskopu, tad viņš trīc, un tad nevar saprast, kāpēc. Viņš kā nav, bet visu laiku ļoti raustās, tad nozīmē, ka fiziski pretestība ir viņam. Nu, jā, tas tad īsumā, jā, nu tad montējumi, viņi var būt gan manuāli, ar roku kustinām, kur mēs dožam ar kaut kādiem zobotiņiem, un, protams, ir arī ar motoriem. Tāpatām gan tas azimutālais, parādīšu to vēl vienu teleskopu. Nu tā, gan tas azimutālais, gan arī ekvatoriālais, nu tagad ir ļoti daudz izvēlās ar motoriem un esošiem iekšā. Tas ļoti, tā teikt, nu, ļoti liels palīgs ir, jo savukārt, nu, zemeslode nestāv uz vietas, viņi griežās ļoti ātri, un ļoti iespējams, ja mēs nepasakojam, mēs esam aizpildējuši projām jau no tās esošās bildes. Un, teiksim, šeit ir tāds piemērs vienam azimutālam montējumam.
kur integrēt iekšā motori, mēs pieslēdzam pie 12 voltu barošanas, un kas vēl ir forši, tagad jau, teiksim, skaidrčera izpildījumā, kā, ka mēs vienkārši pieslēdzam pie telefona aplikācijas, ja? No aplikācijas viņš atrod mūsu atrašanās vietu, garumu platumu grādos, atrod augstumu, nolasa laiku, laika zonu, un mums vienkārši uz telefonu uz aplikācijas ir jāuzspiež, ko mēs gribam redzēt, teiksim, uzspiežam repeateru, viņš atrod un seko līdzi. Nu tā ir tā foršā lieta. Protams, ka visi šie motori un iekšējie algoritmi arī nedaudz kļūdās. Un, teiksim, ja mēs nodarbojamies ar astrofotografēšanu, tad būtībā tā, ka arī tas notējums nedaudz būtu jākoriģē. Viens svarīgs elements, kas ir visiem teleskopiem, ir šāds skatu meklētājs. Nu, tā kā tāds mazs tēmeklītis, šeit iekšā ir tāds tēmēšanas tīkliņš, krustiņš iekšā, kas mums ļauj orientēties ātrāk. Nu, piemēram, ja tad mums nav iespējams elektroniski vadīt teleskopu, vai arī tas elektroniskais teleskops ir tā kā jānoliek, jāpasaka, kur viņš atrodas, kaut kādā vairāk spožāk objektu debesīs, tad šis ir ļoti liekas palīgs, jo šim skatu meklētājiem milz redzeslauks daudz lielāks nekā teleskopiem. Varbūt Ņūtonu tas nav tik raksturīgi, bet, teiksim, tiem katadioptriskajiem, kuriem bija tas milzīgais fokus attālums, ir dažos grādos, un pat reizēm zem grāda ir redzeslauks. Piemēram, mēs paskatāmies pie tādām 40 reizēm debesīs, tad tās zvaigznītes spīd mums daudz vairāk, un mēs pat varbūt vairs neatrodam to planētu, ko mēs gribējām redzēt. Un tad vienkārši, kad mēs ar šādu skatu meklētājs vai caur tēmeklīti vienkārši ieskatāmies iekšā, ja, un atrodam mūsu vēlamu objektu, un tad nedaudz piekuriģējam teleskopu un skatāmies tālāk. Ja nodarbojās ar astrofotografēšanu, nu tā teikt, mūsu okulāra vietā, šajā te, kas mums šeit ir šobrīd 2 colu okulārs, ielikam iekšā spulīkameru, savienojam spulīkameru ar teigradzenu palīdzību, tad šī skatu meklētāja vietā bieži vien uzliek virsū autogaideri, jeb kaut kādu mazu kameru, kas dod komandas visu laiku motoriem, sekot līdzi tā teikt konkrētam objektam. Jo tad tas nogriezts ir ļoti liels, un tas attālums no tā teleskopa līdz konkrētai zvaigznei planētai, tad tur iespējams pat tāds vējiņš, dažu metru sekundē spēj izkustināt teleskopu vai nedaudz nav izdevies precīzi nolikt to teleskopu, nokalibrēt, un tad tas, tā teikt, autogaiders, principā, tās skatu meklētājs ar mazu kameru un ar vadiņu uz motoriem visu laiku cenšas noturēt to mūsu vēlamo objektu pa vidu. Nu, tā kā tas būtu tā īsumā par montējumiem. Jā, kas vēl tāds ir, protams, vēl ir ļoti daudz un dažādi citi montējumi, kas ir, Latvijā arī ir viens tāds cilvēks, kas pats būvē montējumus, galdnieks, lukļaunieks, kam ļoti patīk Dobsona konstrukcija. Principā šis ir tās mazs Dobsona teleskopiņš, kas man šeit galda ar Ņūtonu teleskopu ir. Un patiesībā viņi uztaisot ļoti kvalitatīvi, piemēram, tā teikt, ja ir doma tāda, ka gribās ieguldīt vairāk lielā spogulī, un, ja es nemaldos, tās meistars pat ir līdz 60 mm spoguļus, atsevišķi pasūtot spoguļus, pašam uztaisot visu korpusu, un uztaisot ļoti augstu izpildījumu, viņš no finiera taisa šīs montējumus, un patiesībā reizēm nav tik svarīgi tā gidēšana vai cenšanās noturēt objektu centrā, ja mums ir ļoti kvalitatīvs šos par Dobsona principu, Dobsona montējumu, un mēs varam vienkārši kustināt pa kreisi, uz augšu leju un uzliekam lielu Ņūtonu. Un tas ļoti daudz savās gaismas, un tādā veidā mēs arī varam strādāt. Bet arī citi ražotāji jau šādos montējumos arī piedāvā motors. Šajā gadījumā atvienojuši šis ekvatoriālais montējums, ja, ko tu parādīji šim modelim? Nē, šis ir azimutālais. Viņš kustās uz augšu uz leju, pa labu kreisi. Tā. Okay. Bet patiesībā jau tur arī tāpatām, bieži vien ir kaut kā teleskopi, mīt teleskopi, kas populāri, Celestron teleskopi, kas piedāvā savu teleskopu azimutālā izpildījumā. Un vienkārši nosacīt centrās motoru galvas, ieliek iekšā ekvatoriālo ķīļu regulējumu. Ja? Un tad bieži vien ir tur jāpaskatās, kā kuram teleskopu nopirkot azimutālu, un viņi vienkārši var pārtaisīt, ieliekot iekšā ķīļu,
kur noregulēt tos 56 grādus, ir pavirzīt viņu precīzi ziemeļiem, un tādā veidā arī var izmantot. Tad sevišķi, ja tas ir stacionārs teleskops mazā observatorijiņā, tad tas ir, nav pārvietojums, tad arī tādi risinājumi pastāv. Jā. Tā kā tas būtu par montējumiem. Tad vēl viena svarīga sadaļa ir patiesībā okulāri. Okulāri ir tās saucamās astīnas, ko es no sākuma pieminēju, ja? Jo bieži vien ir tā, ka atsevišķos gadījumos pat tas okulārs var būt pusi no vērtības vai trešdaļa no vērtības no teleskopa. Jo šeit ir visi tie principi tā kā dienas optikai, kā binokļiem, tieši tādas pašas prasības. Pirmkārtām, tur var būt schēma, teiksim, plosula schēma, kur ir salīdzinoši maz stikliņi, kas ir rasējums pa kreisi lejā. Un nagler, kas ir visaugstākā piltāžā okulāram, kas mums dod lielu redzeslauku, kas mums nevieto atspīdumus, kas mums izlabo visādas ieliektās telpas un tā tālāk. Ja. Tātad, ja mēs skatāmies uz vienkārši lētas teleskopu, teiksim, tas bija jāsaprot tas, ka arī tur veidojās visādas optiskie kropļojumi, jo tad visu saņemto signālu ir gaismu, viņš fokusē un ieliec. Tā ir viena lieta. Nerunājot par Newtona teleskopiem, kur, teiksim, tāds konus efekts neliels visu laiku veidojās. Un, teiksim, patiesībā tas ir okulārs, kas spēj izliekt to telpu atsevišķi, atpakaļ tā kā mūsu saprotamā plaknē. Un vēl viena svarīga lieta ir tāda, lai neveidojās aberācijas attiecībā uz gaismas fokusēšanos. Droši vien fizikā jums bija tāds eksperiments, kur jūs laišat cauri gaismu prizmai, stikla plucītim, un jūs konstatējat to, kas gaismas sadalās varavīksnē. Tā teikt, tur gaisa nanometros viņa garumi atšķirās. Ultravioletai krāsai būs ap 400 nanometriem, kas sarkanai tas būs 700 uz augšu nanometri. Un tātad laužot šo gaismu, mums katra krāsa fokusējās. Un ko tas mums dod? Dod to, ka mēs skatāmies uz tādu Jupiteru, un ļoti iespējams, ka mēs viņu nevaram ieraudzīt tik forši krāsainu, smilšu krāsā, bet viņš vairāk tuvojās melnbaltam vai tuvinot aci tuvāk vai tālāk. Mums liekas, ka viņam mainās krāsa. Un patiesībā tas ir tāds okulāra defekts. Bet tur atkal ir tā teikt ceļš ar diviem krāviem. Patiesībā, ja tie stikli ir vienkāršāki ar nekādiem superpārklājumiem, tad plosula vienmēr ir labāks, jo pirmkārtām tur ir mazāk stikli, kas veido mazāk pretestību, un tad gaisma izlaiž daudz vairāk nekā, teiksim, kaut kādas nagla konstrukcijas, kur ir daudz stikli, un ja šiem stikliem nav virsū pārklājumus, tad viņi sāk darboties kā spogulis, kaut ko mums atstaro, un patiesībā mums viņi ļoti tumši. Un arī tādām okulāriem, kā teleskopiem, ir tieši tas pats, tad tā nosacītā gaismas spēja vienmēr okulārs, kas ir ar mazāk fokusu attālumu, ir nosacīti īsāks. Šeit, piemēram, ir tādas 9 mm viņš būs daudz gaismas mazāk spējīgs nekā teiksim, 20 mm. Tā ir viena lieta, jā. Tad par tiem pārklājumiem es pieminēju, binokļiem eksistē tāds jēdziens, kad bieži vien strīdās, kuram labāk binoklis un atliek uz binokli vienkārši paskatīties uz tā teikt, atspītamo objektīvām. Te tā caur kameru ļoti grūti parādīt, bet principā ir tā, ka okulāriem ir tieši tādas pašas prasības, lai viņš nedarbotos kā spogulis. Jo tāpēc, kad nosacīt mums vienmēr būs kaut kāda gaisma, zvaigznes, varbūt kaut kāds atspītums, kas veidosies, un teleskopam tā teikt jāspīd no šī gala iekšā gaisma. Šeit viņš nevar bloķēt, un šeit viņš nevar atstarot. Un, ja ir, teiksim, šeit tāds multipārklājums, vairākslāņu pārklājums, tad paskatoties mēs šo lēcu, mēs neredzēsim savu astlogumu. Savukārt, ja mēs paskatītos uz kaut kādu lētāku populāru, droši vien, ka jūs no savas puses neredzētu, bet, ja es skatos uz viņu ar savu aci, es redzu pilnīgi savas sejas atspūgu. Un patiesībā tas ir apmēram 35% gaismas šis te okulāriņš atstaro atpakaļ. Savukārt šis var kaut kur jau pie 90% izlaist caur gaismu. Šāda te konstrukcija. Un, jā,
Tā ir tāda viena svarīga nianse. Nu, tad tālāk arī, protams, kuram okulāram tiek norādīti gan tie fokus attālumi, kas mums dod palielinājumu, bet tāpatām arī redzes lauki. Kā likums ar vienkāršāku skēmu, kas ir plosu kelneri, tad viņiem bieži vien redzes lauks ir daudz šaurāks. Ja? Savukārt tādiem nagledra vai higienas okulāru uzbūvēja daudz lielāks. Mēs tā teikt, schematiski tieši jau tā vizuāli varam ieraudzīties, ja paskatāmies uz plosu, paskatāmies uz nagleru, tad mums ir ļoti, tad kreisajā pusē mums ir tur, kur mēs skatāmies ar aci, mēs redzam, ka viņš noteikti iziet ārpus tādas taisnas līnijas robežas. Un, teiksim, šobrīd ir viens kelners rokās, ja, un tam ir 82 grādi redzes lauks. Ja. Savukārt tādiem standarta plosu ir 50 grādi, kas ir ļoti daudz, ir pārsvarā 45 un 40. Nu tā kā tā arī ir viena tāda svarīga lieta. Tālāk, ja mēs neizmantojam Newtona teleskopus, ja, Newtona teleskops, ka mums no sāniem jāskatās, mums nav svarīgi, cik mums augstu ir zenītā objekts, vai mēs skatāmies ļoti uz augšu, vai viņš ir tuvu horizontam, ja, mums ir ļoti ērti skatīties. Ja vien tas nav tas Dobsona koka statīvs, mums ir krāsli jāsēž blakus, bet ja viņš ir uz kājām vai cilvēku augumā, tad mēs varam operēt un diezgan veiksmīgi skatīties. Savukārt, ja mēs skatāmies ar lētas teleskopu, tad mēs viņiem tātad šādi te. Tad iedomāsimies. Tad mums ir jāskatās zenītā. Ja? Mēs izmantojam tā kā galiejas vienkārši taisni konstrukciju šādi te un jāskatās zenītā. Kas notiek? Cilvēks stāv šeit, bet jāskatās tur. Un tas nozīmē, ka jābūt apakšā ir, un droši vien, ka tas nav ļoti ērti un kakls pieglušt, varbūt vispārībā tas fiziski nav iespējams. Ja vien mums nav kaut kāda gulta, kur mēs varam gulēt zem teleskopa apakšā. Tāpēc ļoti svarīgs elements ir tādas diagonālas, šādas diagonālas, ja, tad viņas pārsvarā ir vai no 90 grādi, kas astronomijā ir daudz izmantojamāks, ja mēs skatāmies zenītā, tad jūs redzat, ļoti ērti mēs no sānu varam skatīties, ja. Retā ir 45 grādi, es teiktu, ka 45 grādi bieži vien tā kakla lauzīšana tomēr ir, bet daudz veiksmīgāk nekā skatīties pat taisnā iekšā tubusā. Un šādi divi ļoti svarīgi elementi. Tad kāda ir viņa uzbūve, principā vienkāršākais variants, teiksim, kas ir 90 grādos, izmanto vienkārši spoguli, tā teikt, ja? Šī tiešā ir spogulīts, kas vienkārši astaro saņem to gaismu. Un jāatcerās vienmēr, jebkurš spogulis, kas mums ir pa vidu konstrukcijā, viņš mums veido kaut kādas apgrieztās vērtības. Piemēram, Newtona teleskopā, kad mēs skatāmies, tad visa bilde ar kājām gaisā. Tāpatām īstenībā mums galējā būs, ja mēs skatīsimies pa taisnām. Ja mēs ieliekam diagonāli, spoguļu diagonāli, tad mums sanāk tā, ka mums kājas paliek pie zemes, tā kā atgriežās apakaļ, bet tā labā puse būs vēl joprojām kreisajā. Lasam uzrakstus, tad viss mums ir tā kā atžgārnāk, ja? Un tāpatām tas ir jāsaprot, ka mēs gribam kustināt teleskopu, ka tā labā puse ir kreisajā un kreisā puse ir labajā. Protams, eksistē vēl ir tas, ka šo 90 grādu pagriezienu izmanto nevis spoguli, bet izmanto prizmu. Tādu nosacītu pentu prizmu, kur mums apgriežās tā bilde gan kājas noliekās pie zemes, gan labā puse pie kreisās. Bet tur ir vēl viens aspekts, ja tad tai prizmai arī ir prasības, tieši tāds pats kā okulāram, tur visu jābūt pārklājumus, jo, teiksim, kaut kādas vienkāršākas, varbūt netik dārgas prizmas veido mums tādu attēlu, mēs skatāmies Jupiteru, mēs skatāmies tur vēl kaut kādu Jupiteru spīdi. Ja tad veidojās kaut kādas atstarošanas atspīdumi, un tad mums ir kaut kāda mērķa informācija. Bet pie laba izpildījuma tas ir ļoti ērti, kad mēs varam ieraudzīt visu mums saprotamā veidā. Un arī, protams, ja mums teleskops jāpiln ar rokām, tad ir jo reālāka bildi, jo labāk, bet ja to dara motori, tad tas ir daudz vienkāršāk. Tā, tad vēl viens elements, kas teleskopam ir jau pieskāros par skatu meklētāju. Skatu meklētāji ir principā divi veidi. Tad, ko es jau iepriekš minēju, tad ir vienkārši šādi te, kur iekšā ir temēšanas krustiņš. Tas droši vien, ka viņi tā grūti būs ieraudzīt.
kas jāizdara, tāpat kā es ieroči uzliek iekšā optiku, tad viņi jāpiešāvīt, ka šeit ir regulēšanas skrūvītes ir. Un vienkārši, ja mēs paskatāmies kā elektrības stabu, to ceļu, ko redzam tur teleskopu, tas būtu tā kā jānotēmē šeit, un tad mums būtu vienkārši, mēs ieraugam mēnesi, neskatāmies caur teleskopu, bet skatāmies caur skatu meklētāju, un tad ļoti ātri mēs varam atrast, zibenīgi, grozot viņu un ievērojot. Šādi skatu meklētāji ir arī dažādi. Viņi arī pietiekoši liela izmēra atsevišķi, kuriem 50 mm lēca priekšējā ir. Bieži vien, teiksim, Newtoniem izmanto ar 90 grādu pagriezienu, lai būtu ērti skatīties reiz skatu meklētājā un reiz skatīties okulārā. Un tad vēl viens veids ir ar sarkanu punktu skatu meklētājs. Jā, ar sarkanu punktu skatu meklētājs. Principā, tur ir tāds lāzerīts iekšā ar projekciju, kas vienkārši spīd par plāksnīti. Šeit arī ļoti tāds patīkams skatu meklētājs ir ceļš iesākumā, tāpēc, ka, ja mēs ņemam optiskos, tad mums kā minimums 3 reizes, pat atsevišķiem 10 reižu palielinājums, un tas arī nedaudz rada samulsumu, kad acis izskatās savādāk, ceļš skatu meklētājs savādāk. Tad šeit ir tāds sarkanais punkts, ja? Un vienīgais tas, protams, ka te ir baterija, kas reizēm vajadz nosēsties, bet ieslēdzot sarkano punktu, vienkārši mēs skatāmies un redzam projekciju un notēmēm, bet arī tāpatām noregulējam uz augstu leju, pa labi pa kreisi un skatāmies. Ko mums ir nepieciešams. Tā, tas būtu tā kā par skatu meklētājiem. Tālāk, protams, teleskops ir sevišķi tāds Newton teleskops, Pulli teleskops, viņš ir ļoti pilnveidojams. Bieži vien cilvēks sāk ar kaut kādu tubusu, paši būvē montējumu, reizēm paņem montējumu bez motoriem, tas motors pērk atsevišķi, ja motori ar autogidēšanu, bez autogidēšanas, ar pulti un dažādi izcinājumi, un tas teleskops ir tā kā konstruktors, ka mēs viņam varam piepirkt un pielikt visu kaut ko klāt. Piemēram, tur viena ļoti svarīga sadaļa ir filtri. Šādi filtri, ko biežāk izmanto ieskoviet okulāros iekšā, tad mums ir okulārs, ko mēs tiksim iekšā teleskopā, un tad vienkārši mēs ieskatījām iekšā šādu te filtru. Kādu noteikti visiem vajag filtru, man tagad rokās ir mēnesis filtrs. Ja mēs skatāmies uz pilnmēnesi, tad tā gaisma ir tik spilgta, nav tā kā saule, pasaka Dievs, bet vienkārši mums nožūpa ļoti aci. Tad liekas, ka saules brilles jāuzvalk, vai arī, kad mēs esam noskatījušies kaut kādas pusstundu to mēnesi, aizvien gulēt, un liekas, ka mēs esam pa metinātāju strādājuši un acīs vēl joprojām zaķīši metās. Tātad ieskatījām šādi filtri, un mēs vienkārši kaut kādu gaismas daudzumu samazinām caurpolitiskošo. Tāpatām šādi filtri ir ļoti dažādi nozīmi. Piemēram, ja mēs tā specializējamies ar kaut kādiem konkrētiem filtriem, tur ir raksturlīkne, kāds nanometrus viņi nogriež un kāds, ko mēs gribam ieraudzīt. Piemēram, ja mums traucē kaut kāda zilganā gaisma, tad ir tādi filtri, kas nogriež to sākuma fonu, un atstāja tikai to vairāk uz infrasarkano spektru vērstu. Vēl tāpatām arī, teiksim, ja nodarbojas ar astrofoto, tad ir šādi te filtri RGB, lai mēs dabūtu krāsainu bildi, vai arī mēs varētu kaut kādu vienu objektu nofotografēt dažādās krāsās, un pēc tam tās visas bildes salīdēt kopā. Un arī, kā mēs zinām, teiksim, katrā spektra filtrā mēs varam ieraudzīt kaut kādas atsevišķas nianses. Tā, vēl arī, es nepaņēmu no veikala, bet vēl arī tāda ļoti svarīga lieta, ko darīt vasarā teleskopu. Var redzēt tikai planētas, un tā saule arī ir diezgan interesanta. Protams, kad ir speciālie saules teleskopi, kas ir tāds ļoti, varbūt, finansiāli liels ieguldījums, bet ir ļoti iespēja tādu nopirkt saules filtru, ka mēs redzam augšā pie filtriem. Augšējais tas ir tās saules folijas nosacīts, viņi var nopirkt arī vienkārši loksnēs, kā A4 formātu, un tad attiecīgi mēs paši varam savam teleskopam daudz dara tā, ka šo te vāciņu, lai mēs samazinātu gaismas daudzumu, arī izmantojam, lai šeit ielīmētu no otras puses iekšā saules filtru un var paskatīties uz sauli. Un vasarā jāsaka, ka vasaras vidū ļoti interesanti ir, var redzēt blankumus, var redzēt izvirdumus,
un tā var pafotografēt, ik pa laikam mums daba piespēlē kāda saules aptumsumu, un tad tas ir ļoti interesanti novērojumi. Un arī, kas ir svarīgi, kur bez saules nevar skatīties, ir tās jaunas jociņš par to, ka bez saules filtra var savu paskatīties 2 reizes, tad es skatīju tāds, ja. Jo tas ir diezgan bīstami, jo mums ir bijuši arī tā, ka mums teiksim, citās telpās, bet iepriekš mums bija tā kā nedaudz dienvidi rietumi, un teleskops aizmirsts ir tuvus attaisīt vaļā. Un man liekas, ka izlīdz saules filtrs otra gala vai kaut kas tāds bija, un reāli tur var iznosēt fokusētāju draugstu temperatūru. Iedomāsimies, mums bija kāda palielinājuma stikliņš, droši vien kāds tāds Lēns mājās darījis, palielinājuma stikliņš, kas ir 2-kāršīgs vai 5-kāršīgs, mēs varam aizdedzināt lapiņu. Jūs iedomājaties, ja jums ir teleskops, kam ir 60 reižu palielinājums, tad tā jauda, tā gaismai un tam siltumam ir 60 reizes, un tad var sanākt ne tas, ko mēs plānojām. Nu tā, tas ir pa filtriem. Tālāk, vēl viena tāda interesanta lieta ir, kā teikt, mēs kā cilvēki staigājam pa dienu, un dienā ļoti labi redzam visu, bet naktī mums ir diezgan švaka ar to redzēšanu, un īstenībā, ja mēs gribam ieraudzīt kaut ko nedaudz uz infrasarkano pusi, tā cilvēka redzē no violetās līdz sarkanai krāsai, jo tas sākās infrasarkanais spektrs. Un, ja mēs gribam redzēties tuvajos infrasarkanos, tad mūsu acis diemžēl to nereģistrē, un naktī mēs nestaigājam un neko neredzam. Beidzās mums pie tiem 700-760 nanometriem, un tad sākās infrasarkanais. Un patiesībā to var noķert tikai ar fotokameru, tā teikt, vai kameru, to, ko mēs izmantojam ikdienā, noņemam no objektīvu, pievienojam klāt ar šādu tegrazenu palīdzību, ja, ļoti vienkārši tātad skrovējam šeit virsū un izmantojam šo te kā objektīvu un viņu vec objektīvu nost. Arī tāpatām ir arī parasti vienkāršākajiem digitāliem kamerām speciāli adapteri, arī telefoniem tāpatām ir, un teiksim, ja mēs gribam ieraudzīt tādu orionu, kas mums acīt vērtot izskatīsies vienkārši kā tāds objekts tā krāsā visdrīzāk, ar tādu baltu gaismu, un tad mēs ar fotoaparātu to varam dabūt arī visā skaistā infrasarkanā krāsā. Ja runā par kamerām, tad 3 veidi. Viens ir, var mēģināt ar teleskopu, ja, var mēģināt ar parasto fotokameru. Jāatcerās ir tas, ka visām kamerām priekšā ir IR filtrs, lai mums būtu krāsaina bilde un nespīdētu sarkanas acis. Un tad īstenībā, ja tā nopietni pieiet astronomijas jautājumam, tad ir speciālās astronomijas kameras, kurām šo filtru nav, un tos filtrus mēs pielikam paši klāt. Tur ir dažādi paņēmieni, ir tāds manuāls skrūvēšana, kā es to rādīju uz okulāriem, bet ir arī tādi filtru ruļļi, tā kā tās nosacīts aplīts, ja, kur paši pagriežās uz nākamo toni. Un tādā veidā mēs varam kontrolēt, kādā spektrā mēs ko nofotografējam, mēs paliekam uz monochromu, uz melnbaltu, vai mēs nofotografējam to RGB, pēc tam to video materiālu vai fotomateriālu līmeni programmā kopā, un tad tur ir ko izpausties. Arī tāpatām, ja mēs taisam ļoti ilgas ekspozīcijas, tad kamerām ir vajadzīga dzesēšana, jo tāpēc, ka tie CCD sensori, kas ir regulējās kamerās, viņi nevar veikt 10 minūšu ilgu ekspozīciju, drīzāk viņas uzkarst un nekas tur prātīgs nesanāk. Tā. Tālāk arī tāpatām jebkuru teleskopu, tad var nedaudz tā, jau es iepriekš teicu, viena tāda svarīga lieta ir, kad cilvēki liekas, ka viņš ļoti akturāts ir un var strādāt kā juvelieris, bet patiesībā varbūt juvelieri nejūt tik ļoti, kā tie, kas skatās debesīs ar teleskopu, katrs teleskopu pieskāriens, pie teleskopu pieskaroties, ja, viņš vibrē. Un tātad, jo mēs mazāk viņam pieskaramies, pirms tā bildi lēkā mazāk vizuāliem novērojumiem, varbūt tas tā necieš, bet savukārt, ja mēs taisam savu superbildi, tad ļoti iespējams, ka mēs tā nedaudz pieskārāmies, un tad mums parādās mēnesis, teiksim, tāda planēta, noteikti tas būtu iespējams, ja. Un tad ir iespējams šāds fokusētāji, ko mēs ar roku grozam. Mēs viņus varam aizvietot ar tādu attālinātu tā kā pulti, kur mēs ar motoriņu mazāk ātrumā precīzi varam noregulēt. Arī tāpatā šeit ir vienkārši fokusētājs, kas ir tādiem nosacītiem grobiņiem, ja, bet, ja nopietnāk pieiet šim te jautājumam, tad ir tādi divu ātrumu fokusētāji, tā kā šim te teleskopam, ja. Tad tur ir viens tas lielais ātrums, dabiskais, tad otrs ir 10 reizes mazāks, ja. Tas tādas stienīšu princips strādā,
Tādā veidā jums ļoti precīzi jānoķer tas asums, ka te ir pa daudz un te ir pa maz, tad to mēs varam izdarīt precīzāk šādā te veidā. Un arī tāpatām to var izdarīt, pievienojot atsevišķu aksesuāru. Tur katram teleskopam, katram ražotājiem ir savi standarti, kā viņi tur savienojās un tā. Jā, un tālāk arī tāpatām par to sekošanu objektiem. Jā, otrajā zīmējumā ir tās vienkāršākais komplekts, kur bieži vien ir vienkārši ekvatoriālo montējumu, trešo ekvatoriālo montējumu. Arī saprot, ka ar to roku ceļot ir grūtāk, un vienmēr ir vieglāk uzlikt motors, nospiest kaut kādu zinām ātrumu, un tad vienkārši sekot objektiem. Protams, ideālā variantā, zemākā versija jau ir tāda ar visu kontrolu plati, kur ir iespēja pieslēgties klāt, vai mēs izmantojam pulti, ir arī datoram speciāla programma ar R32 kabeli, var izmantot datoru pults vietā, un atsevišķi, kas ļoti svarīgi, ļoti labām bildēm, tā, lai mēs tam objektiem nedovirsamies, jo bieži vien tā astrofotografēšana patiesībā ir astrofilmēšana, veidojam video materiālu, tad riežam kadros un visi salīmējam kopā, lai mums būtu foršāka ekspozīcija, vairāk detaļas var ieraudzīt, un tad ļoti svarīgi tā autogidēšana ir, kad uz tā teleskopa ir vēl viens mazs teleskopiņš virsū, kur ir kameriņa, un kas visu laiku tā kā nosaka centru. Tādos vilcienos aptuveni, esam ātri izskrieši cauri par tiem teleskopiem. Varbūt ir kādi jautājumi? Jā, ieslēdzam kameras. Jā, droši jautājumu iesturam, ja jums kādi jautājumi. Brīvais mikrofons. Labs, man ir jautājums par tām kājām, kādas kājas tomēr izvēlēties, jo tu minēji, ka tas ir ļoti būtiski, lai būtu stabils attēls. Pēc kādiem parametriem jāskatās, piemēram. Teiksim, man liekas, ka Latvijā, kā jebkura tehnika, ir pavisam cita apstākļi, tāpēc, ka Latvijā varbūt plus 30, saulē uzsilst varbūt kaut kas atsevišķi līdz plus 60, un ziemā savukārt atdziest līdz minus 30, un arī īstenībā bieži vien tās labākais debesums, kad ir tie minus 11 grādi gandrīz, un tad patiesībā ir tā, ka ļoti daudz kājas, tā kā, ir tādas, rītas paņemtas, bet, teiksim, ir tādas, tā kā teleskopu no 3 daļām izvalkās ārā un tāda plasmas klaušana pievalkās klāt, Alumīnija tāda konstrukcija, un kā likums mums ļoti bieži mēs to detektoram atsevišķi, kad ziemā viņiem patīk, pievalk stingrāk, tad viņi saplīst, Ideālākā variantā, kas aizmugurē, tas ekvatoriālais montējums ir šis nerosošā tērauda kājas kā tripods pats. Tas ir tās viens no veiksmīgākajiem. Pirmkārt, tur nav plasmasa detaļa, kam pie temperatūras vai padoties, un tad teleskops mums slīd uz leju vai arī kaut kam saplīst. Un tas būtu tā kā veiksmīgākais. Tālāk, ja mēs skatāmies par to ekvatoriālo daļu, šo te, tad vienkārši jāskatās ir pēc teleskopa svara. Piemēram, ja mums ir tāds 130 teleskops, 130 mm diametrs, 650 fokus attālums, tad patiesībā viņi pietiek ar EQ3 montējumu, un šeit aiz muguras man ir EQ5, un tam šādam te pilnīgi pietiek un pāri paliek. Un tur vienkārši pēc saviem ieskatiem, man, kā saka, patīk ļoti skaļķa ražotājs, kāpēc? Tāpēc, ka tu vari nopirkt vienkārši, no sākuma nav doma tik ļoti, varbūt iedzināties, nopērst vienkāršāko trīkāju, nopērst to montējumu daļu, Tu izdomā, tu gribi labāk fokusētāju, no mani fokusētāju. Gribi, teiksim, uzlikt visu motors, to var izdarīt. Teiksim, gribās ielikt šeit pēc skatu meklētāju, arī var izdarīt. Vēl viena lieta, ko es nepastāstīju, vēl ir tas, ka jārūpējās ļoti, lai teleskopam būtu pareizs optiskais centrs. Teiksim, tādiem ražotājiem, kur ir aizmugurē pieejams skrūvītes, pārvedot teleskopu, jo iespējams, ka spūgulis izkustēsies. Pašu spēkiem ir šādi instrumenti. Tas ir češieris kolumātors, tad nosacīta trubiņa ar krustiņu iekšā, mēs ieliekam iekšā teleskopā un pārbaudām, vai optiskais centrs mums ir pareizajā vietā. Un tādā veidā var vienkārši augt uz augšu. Bet, es teikšu tā, piemēram, tas tā kā, arī man ir līdzīgs teleskops, man ir EQ32 montējums, man ir 30 mm Newton tubus, un man liekas, ka tas ir tāds starts, ar ko var sākt. Un pēc tam tad vienkārši iepatīkās, ja varam pilnveidot, bet bieži vien, kad par kaut ko ļoti tādu lētu, kad, piemēram, pieskaries pie paša teleskopa, viņš tā trīc, ka tu vienkārši nevari mēnesi pat normāli noķert. Un tad gan ir tā, ka bieži vien tā apetīti ļoti ātri pāriet, un tur, kā saka, tam vienkārši instrumentam viņš labāk izpildījumu.
vajag un nu tā. Jā, Tā kā tā, skaidrs. viss cits specifikācijā tā teikt, izaugumies turbusa, paskatāmies, kāds montējums mums derētu. Ja mēs domājam tādu, ka mēs pilnsim kaut kādu kameru klāt tomēr, tad labāk paņemt rezervīti, lai pietiek, rezervīti nekad nenāk paslikt. Paldies par padomu. Mums vēl kāds no skolēniem var droši pajautāt viesturam, kas jums interesē, Henrī, Sandī, Vinet, vai jums ir kāds jautājums, vai Kristīnai? Jā, droši Ziemassvētkiem. Jā, visiem prātā laikam ir svētkus un viņiem uz jautājumiem neviens vairs nav kārs, kā saka. Ne, tā kā tā, es teiksim no pieredzes, es tiešām ļoti interesanti tādi visādi stāsti ir bijuši, ka es atceros vienreiz puika, 9 vai 8 gadi, atnāca mammu, bija sakrājis naudu, mamma bija ļoti skeptiski, kādreiz kārtējo neliederīgo lietu nopircis. Beigās, bet tas bija laikam jau kāds 8-9 gadus atpakaļ. Un beigās bija tā, ka viņš jau taisīja, viņš bija salīdzinoši maz teleskopu paņēmis, taisīja pildes, lika formos un arī tā, ka par to astronomiju tā kā padomā vairāk un sāk domāt par tiem skaitļiem, izmēriem un tādām lietām, tā matemātika liekas griežās no rokas, tas deklinācijas, kas ir vispārējais, tā kā ļoti noderīgi lieta no tā. Tā kā tā. Skan interesanti. Labi, tā kā liels paldies tev par lekciju. Tad mēs noteikti pie tevis atgriezīsimies arī nākamgad, ja būs papildināsim par teleskopiem stāstu. Tā kā, ko es varu novēlēt skaidrs debesis, kas Latvijā pēdējos mēneši ir retums. Nu tā ir, jā, ir atsevišķi gadi, kad ir tā traka, bet ir arī atsevišķi pārsteidzoši gadi, kad ir patiesībā ļoti skaisti debesis, jā, tā kā tā skaidrs debesis, maz mākoņi, jā. Jā, tieši tā, jā, paldies jums. Prieks bija satikt, jā, tad kā minimums līdz nākamajam gadam, jā. Jā, sanāc, visu labu, uzredzēšanos. Paldies. Paldies, jā. Visu labu, priecīgs svēks, tiekamies nākamgad. Uzredzēšanos un priecīgs Ziemassvētkus. Paldies. Tev arī, Henrī. Visu labu.